Visiem sveicināti, mani sauc Kaspars Go, un šodien mēs spēlēsim Streju. Labi. Pieņemsim. Mums ir uzdevums salabot kaut kādu lietiņu nosumu trackeru, kaut kādu laikam. Un mums kāds var palīdzēt šajā ciematā. Tad ejam uz priekšu. Tā, kas mums te ir. Es skatos par notīm, mūzikas, lai spēlētos uz ģitāru, lai būtu prieks. Ja gribat atrast, esmu blakus liftam, Moroskju kaut kāda. Tā ir tā tur, kur, es nezinu, vai tā tur, kur spēlē meitene vai puisis, laikam jau meitene, viņai ir gara mati, kaut arī. Es nezinu. Mums vajag atrast kādu, kurš var salabot trackeru, kas te mums ir. Te mums ir zīmes. Tātad, mazgājumās veļas, nē, pagaidi. Pārdevējs, mazgājumās veļas, vecmammas stērpi un programmēšana. Programmēšana mums it kā derētu no vienas puses. Vecmamma man uztaisīja šito te apģērbu. Vai te neizskatās forši? Jā, forši izskatās. Bet es tev varu parādīt šito lietu, ko es te meklēju, kā salabot. Viņa nezina. Pag. Tas ir viņš. Viņš nezina. Jā, viņš nezina. Labi, būs jāiet tālāk. Iepriekšējā sērijā mēs uzzinājām, mums bija episka cīņa pret zurkiem, un vēl mēs uzlikām šito te uz antēnas vienu lietu un sazinājāmies ar Baltazāru. Un tagad mums bija arī, mēs bijām detektīvi, un šeimus šitajā te dzīvoklī viņam bija tur mistērijas un arī slepenā istaba. Jā. Un tagad mums vajag salabot speciālu lokātoru, kurš mums varbūt aizvedīs pie viņa tēta Doka. Es nezinu. Tā, kas te mums ir? Šitien ir tā vecmāmiņa, kur šuja. Man ļoti patīk šūt, tāpēc es uzšuvu 478 kilometrus ar šalli. Vismaz bija ko darīt. Ja tu man pienesīsi elektrisko kabeli, es varbūt te uztaisīšu pončo. Un tev pončo nevarēs tik viegli izdarīt, bet es pamēģināšu. Materiāli man ir. Ja es pamērādīšu šito. Tev vajadzētu parunāt Eliotu par tādām lietām. Viņš dzīvo tieši tur. Tur? Viņa parādīja šitā. Halo, ielaidiet. Ja es parunāšu šitiem gvaps. Tev vajag kaut ko? Jā, man vajadzētu. Eliots bet kaut kur tepat ir Eliots, bet es nevaru viņu atrast, kur viņš ir. Kas te mums ir? Iztulkot. Eliota programmēšana. Pieklavējiet pie durvīm un pagaidiet, kamēr atvers. Un? Es varu paskrāpēties laikam.
Nu, davai. Nu, kas tālāk? Man reāli... Tu esi Eliots, ja? Sveiki. Tu esi Eliots? Nē. Es vēl nevaru ar viņu parunāties. Ko man darīt? Nu, varu ar tevi parunāties. Tad es straidu priekš Eliotu. Viņš ir tieši tur. Kur? Kur? Notis vēl viens. Vēl viens notis. Forši. Protams, negribu zakt notis. Kas te ir? Mēs esam programmēti, lai būtu kopš 250... 254... 25... 2.544 miljoniem 875 tūkstošiem 556 dienām. Mums ir dvēsele un vienu dienu outsideri atradīs izēju no šitādas Ellas mamā. Mamās, karač to uzrakstīja. Labi. Man laikam šitā augšā ir jāiet, es tā sapratu. Eliots? 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 Tas esi to Eliots? Jā, Eliots. Jā, kā es varu palīdzēt tev? Kur? Tas ir labs trackers. Es pazīstu šo modeli. Tokhim BR2000. Tu vari ar viņu atrast jebkuru. Šitas mazais gadžets. Vai es varu? Es zinu, kā to salabot, bet es trīcu. Es nevaru izmantot savu tastatūru. Es nezinu, varbūt esmu saslimis vai tiešām nejūtos labi. Es nevaru strādāt, bet... Man vajag atrast kaut kādu lietu, sedziņu viņam. Ok. Bet es atstāšu te pagaidām tavu trackeru. Tā, kas mums te ir? Te ir atcerēšanās vieta. Šitas koks ir zinātniski neaptverams. Viņi atrada veidu, kā uztaisīt augus, kas aug bez gaismas. Organiskā dzīve dod ļoti... Viņi var dzīvot arī pilsētas... Pilsētā, karoči, var dzīvot. Roboti nevajag viņus... Robotiem nevajag viņus pat sakot. Tas ir tas, ko cilvēki gribētu. 99% no 100. Kas būs, ja mēs atslēgsim visus? Pilnīgi visus 100%. Interesanti. Tā. Parunāt ar Eliotu. Es jau sapratu, kad es tā kā nevaru. Bet nu labi. Tu vari mani izlaist ārā? Ot. Izlaid mani lūdzu ārā. Nu kāds paklausīgs. Labi. Kur mums tagad vajag? Mums vajag viņam uztaisīt pončo. Pagā. B12? Nē, tas ir vairāk uz B12. Izskatās, ka Eliotam ir gatavs strādāt. Nabadzi.
nav gatavs strādāt, nabadziņš. Mums vajag viņam atrast kaut ko siltu. Varbūt kāds var palīdzēt. Nu, vienīgais, ko man liekas, tā ir vecmāmiņa, kur šuj, bet viņai vajag, ko viņai vajag? Elektrisko kabeli, un es tev uztaisīšu pončo. Kurus elektrisko kabeli var atrast? Kurus elektrisko kabeli var atrast? Jā, tur es nedarīšu, man aptīk. Tu zini, kurus elektrisko kabeli var atrast? Jā, tagad ir šodien un rīt ir rītdiena, un aizparītdiena ir aizparītdiena. Un šodiena, vai ne? Laiks ir dīvains. Mums nav gadi kā citiem, bet mēs esam šeit iesprūstot uz mūžiem. Ok. Pieņemsim. Tā, kas te mums ir? Labi. Skatos pēc kaut kāda, kurš var monitorēt ar ieeju safe zonā. Labi, karoči, kaut kāds apsargu vajag dabūt. Kāds grib būt apsargs. Kurš man var dabūt kabeli? Tas čalis atkal tīra visu to. Es domāju, kad es viņam parādīšu, man nav ko parādīt. Es šito te trackeru iedavu. Kur man atrast, ko tu te stāvi? Apskaties uz to visu lietu, kas krīt kā atkritumi. Tik daudz dārguma. Pagaidi, kas? Es viņam... Nē, paldies, es neesmu izslāpis. Tā, es varu atdot notis, it kā tagad. Man ir dažas, man ir viena tikai. Labi, atdosim vienu kaut. Paspēlās, bet cerams, kad īsa mūzika būs, jo es... Paldies par mūziku, es praktiksēšos. Vai tev ir vēl? Nu, jā. Interesanti, cik tev daudz nenosaukts. 4 notis. Paklausīsimies. Nav pārāk daudz, es tā domāju. Kaut kāds bezsakars. Labi, ejam tālāk. Tā. Ar tevi nav jēgas runāt. Es šitien trenējās, meditē. Es varēju viņu... Stop! Elektriskais kabelis. Es sveiks atkal. Ko tev vajadzētu tagad? Elektriskais kabelis. Labākais labākais veikalā. Es to samainīšu uz Super Spirit mazgājumu. Tas ir labākais, ko es varu darīt. Super Spirit mazgājumos.
Ak, Dievs. Ja jau tas pats labākais, tad jau noteikti Super Spirit ļoti vērts, kurus viņu atradīšu. Mazgājamies. Šito es jau lasīju, jā. Viņš te vienkārši ar augiem nodarbojas. Tā, stop, es tur biju. Šitan es biju, jā. Bārs. Tā, es varu parunāties ar mamā. Ko mamā ir? Esmu reāli... Es nevaru dabūt konekciju atpakaļ. Vai tu atradi kaut ko interesantu ar Simusu? Nē, ko nevaru parādīt, bet ok. Tā, kas tur ir? Nu? Jēkabs. Labākais darbinieks mēnesī. Septembris XX27. Labi? Super Spirit mazgājumais. Vai Super Spirit... Kur man viņu... Jā, tur ir Super Spirit, pat uzraksts ir maziņš par izlasīt. Viņš kaut kur tur ir, tur. Slipi. Kaut kur. Tā kā ot kur. Tak, sanāk, mēs izdarījām visus priekšu. Ja es nebūtu ieņaudējies tur augšā un viņi nebūtu nometuši spaini, tad es nevarētu ieiet iekšā. Es nemaz arī neiedomājos līdz tam. Labi, mums te ir kaut kur mazgājamies līdzeklis jābūt. Kur? Pats galvenais. Opa, laikam, šis. Jā, Super Spirits. Mēs, protams, tagad nodarbojamies ar nelielu zāģību, bet, ko vajag? Tā kā kaut kā tikt uz priekšu vajag un izpildīt citas misijas. Tā. Jā, tur. Turējam. Basketbola bumba nav? Nē, nav. Čau. Tā, sveiks atkal. Ko tev vajag tagad? Jā, Super Spirits. Rekur man tavs Super Spirits. Te tev būs. Paldies. Ok, mums ir tagad elektriskais kabels, un mēs tagad varam aiziet pie vecmāmiņas, kur viņa atradās. Vajag grūtā misija, tā kā vajag tā kā paņemt trēkeru, aiziet atrast kaut kur salabo, pēc tam īdot trēkeru, viņam vajag siltu sēdziņu, pēc tam mums vajag elektrisko kabeli, kuru mēs varam dabūt no pārdevēja, kas mums dos par Super Spiritu. Super Spiritam vēl vajag tās atvērtās durvis, kuras es atvēru. Jā. Kaut kā mēs jau to darām, es nezinu. Labi, elektriskais kabelis. Tā mēs varam arī pieglaudīties. Labi. Sveiks, mazais. Tev ir kaut kāds elektriskais kabelis priekš manis. Es tev uztaisīšu pončo priekš tevi, bet man vajag kabelu. Rekur. Paldies, mans darbumiņi. Es sākšu darbu strādāt. Tieši tagad. Šuj. Jau šuj. Pončo. Te tev būs mazais. Tagad tu varēsi ar to apskaties.
Nu, paldies. Protams, es to nedarīšu, bet, nu, tā rekur mūsu Eliots. Psi? Nāk. Tēks. Tagad man vajag paņemt pončo, nu iedot viņam pončo. Jā, tev vajag drēbes, kur pamēģini šito. O, kur tu atradi šito? Tas izskatās forši. Iedomā pamēģināt to. Ok. Apskaties, vairs netrīc. Es tagad varēšu atkal izdarīt savu darbu ātrāk. Paldies, tagad es tiešām varēšu salabot tavu lokātoru. Iedomā tikai paskatīties. Iedomā tikai uzlabot to vienu lietu. Vaļā. Aha. Salbots liekas. Tad tev būs mazais. Vēl veiksmi atrast to, kuru tu gribi atrast. Paldies. Un tagad mums ir atpakaļ jāiet pie Sīmusē. Atver durvis. Vēr vaļā. Davai. Vēr, davai. Paldies. Tā, Sīmus, kur tu esi? Un šitan dzīvo šajā vietā. Šis, es nezinu, tas ir dīvaini ļoti. Tam robotam viņš ir neredzams. Ak, Dievs. Kāda tikai bagi nav. Arī kur Sīmus sēž. Tu salaboji trakeru? Protams, ka salaboji. Re, kur ir. Tev tas izdevās, tu to salaboji. Malacis. Iedomā to. Nu, davai rādi, ko tu izdarīsi. Viņš laikam notvēra signālu. Mums ir signāls. Vai teica reāli ir dzīves? Es nevaru tam noticēt. Sekosim manam trekeram, varbūt mēs atradīsim, kur mans tētis ir. Ejam. Nedod Dievs, mēs kaut kur iesim ārpus ciemata un mums vajadzēs aizsargāt šito Sīmusu. Bet ja tā, tad tas ir... Kā mēs viņu vispār aizsargāsim? Vienīgais, ko mēs varam darīt, tas ir skriet prom. Kad Sīmus kāp, nedusmojās, kad es kāpu dusmojās. Kas notiek? Dai. Es jau domāju, mēs paspēlēsim futbolu drusku ar viņu. Nu, kur vajag iet? Sveiki. Tur? Durvis? Tas varētu būt tas, viņš reāli aizgāja prom no ciemata. Tas ir bīstami tur, bet man vajag uzzināt. Ko vajag uzzināt? Aiziet darīsim to. Es ceru, ka tu neiesi līdz, tāpēc, kad esmu ātrāks par tevi un es varu vienkārši aizskriet. Ātrāk nekā tu. Tu vēl nezinu, tur varbūt vēl paklops. Būs interesanti, ko mēs darīsim tālāk.
Mēs vienīgi iesim, значит, ja? Ok. Tad vismaz sīnas būs kārtībā. Sīnas ar mums ies? Reāli? Nu, gan drosminieks. Nē, nu, protams, viņš pats to gribēja darīt. Paskaties, visus šos zurka olas, viņi apēdīs mūs. Es to nevarēšu izdarīt. Es neesmu tāds ārs kā tu. Zurki mani, nu, dabūs ļoti ātri. Paņem šito te žetoniņu. Mans tētis to sapratīs. Viņš sapratīs, ka tos draugs. Outsideru. Es atvēršu durvis priekš tevis. Es viņam varēju parādīt kaut kādu lietiņu. Ko es viņam varētu parādīt? Tā. Tā. Labi. Iesim tālāk. Kas tam mums ir? Var atcerēties. Apskaties uz šito lielo sienu. Es atceros, tas bija simbols, kas aizslēdza mūs aiz ciematu un Midtownu. Midtowns ir laikam augšas. Okay. Tas ir tas fakts, ka viņi turpināja mest šeit atkritumus. Ļoti slikta lieta, ko darīt. Varbūt tāpēc viņi zaudēja. Ko zaudēja? Nav zināms, ok. Ok, mums cik procenti ir? 33. Es ceru, ka mēs vēl šitajā ciematā atgriezīsimies, jo man liekas, ka es tur kaut ko neredzēju. Mēs varam tagad atgriezties? Nē, durvis ciet. Vilciens jau aizbraucis. Labi, ejam tad uz šeini. Tupiks. Aha. Mieris gals. Oi. Uzmanīgāk. Atkal viņi! Zurki. Atkal. Lieliski. Un... Ui, cik viņi daudz tā. Nu gan. Prom. Ai. Es nezinu, kā es no viņiem izvairos pagaidām. Es nezinu, ko es daru vispār. Labi, viss. It kā vienkārši pagaidām. Jā. Es nezinu, ko es izdarīju. Tā. Tā mēs varam šādi darīt. Šitie ir tās fiņšas, ko mēs satikām uz jumtiem. Jā. Kā vienkārši no viens. Un tagad mums vajag atkal kaut kā. Mēs varam caur turieni. Un šādi, laikam. Jā. Es jau pieradu pie šitām lietām. Tagad pagaidām sanāk ļoti vienkārši. Tā. Te ir daudzi lēcieni. Ui! Nē! Taķi! Nav vajag. Au! Sāpīgi! Ak, Dievs! Vai tev viss labi?
Tas bija ļoti liels kritiens. Nu, protams, ka liels. Doks varbūt ļoti netālu. Mums vajag iet tālāk. Tu nezini, cik netālu. Tas ir varbūt kaut kur netālu. Es ceru, ka viņš nekur tālu nav ticis. Tā, ka mēs nevaram atrast viņu. Varbūt vispār uz outsaidu aizceļojas. Outsaidā diez vai būs zurki. Varbūt arī... Kaut arī es nezinu, kas būs outsaidā. Varbūt mēs tur tiksim, varbūt ne. Tur jāiet vai tur jāiet? Kas tur ir? Opā, atcerēties var. Zinātnieks strādāja, viņš vienmēr gribēja atpūtu dažreiz. Protams, tas bija ļoti maz iespējamība, tāpēc, ka pilsētā neviens nedzīvoja. Labi, nezinu, kas tur ir. Ja mēs aiziesim uz outsaidu, mēs atradīsim tur mazas zvejnieku lietas un daudz grāmatas. Es domāju, tas ir tas, ko zinātnieks gribēja. Bet vispirms mums vajag atrast doku. 37%. Skaidrs. Dok, kur tu esi? Tā. Safes. Mēs esam kaut kādā interesantā vietā, laikam. Kas te mums ir? Aha, mums vajadzēs kaut ko izmantot šeit. Šis elektriskais ģenerators ir tas, bet mums vajag kaut kādu citu lietu priekšfunkcijas. Lai tas nostrādot. Tā, labi. Mums jāpameklē doks, kur viņš vispār ir. Tāds ir, ka mēs tūlīt jau viņu atradīsim, ak Dievs. Kas tur noticis vispār? Ar visam šitam tā. Man tur jāiet? Nē. Tā, es tagad, man liekas, riņķi apgāju lielu. Labi. Esam atpakaļ. Te jāiet. Opa. Dzīvoklis vēl viens. Nu tad točno kādam jābūt. Vismaz. Liekas, tādu sajūtu. Robots. Vā! Doks. Jā, tas ir viņš. Pagaidi, tu neesi zurks, kas tu esi? Tas ir mans žetons uz tevis. Kā tu to atradi? Vai tev aizsūtīja mans dēls?
Sīmus, tu esi tik gudrs puika. Es biju te vienmēr viens ļoti daudz gados, un es atnācu te, lai iztestētu man defluksoru, bet tas nestrādā kā vajadzēja. Es gribētu aiziet mājās, bet man pietrūks mana dēla. Tu vari apskatīties apkārt mājā, bet es nezinu, kā izbēgt no šīs vietas. Tad mums atkal vajag skatīties apkārt un uzzināt, vēl viens, ko var atcerēties. Es redzēju cilvēkus kostūmos kā šitan. Tie bija mazi, skraidīja apkārt, taisīja ļoti daudz skaņas. Jā, es atcerējos, viņi bija bērni. Ielas bija vairāk dzīvīgākas ar viņiem. Ja, piemēram, bija grūti viņus savaldīt, vecāki tomēr viņus mīlēja ļoti daudz. Doks saka, ka viņam pietrūks Sīmus. Vai tas ir tas pats? Varbūt. Tā, grāmatas. Seifs nav paslēpts kaut kur, es tā domāju, cerams. Nē, nav. Kas te ir? Mēs varam paskrāpēt. Man to nevajag. Kas šis ir? Uzmanīgs, tas ir defluksors. Ļoti liela jaudā tas var uzspridzināt zurkus kā konfetī. Šitam vajag 1,21 gigavats, lai tas strādātu. Un vienīgais, kas palīdz tam iedarbināties, ir ģenerators šitās mājas. Vienīgā problēma ir tāda, ka tas nestrādā un tas salūz, uzprāga. Un ar lielu daudzumu zurkiem tas ir ļoti riskanti priekš manis, lai to salabotu. Bet tu to varēsi izdarīt, ja tu aizsniegs līdz ģeneratoram un iedarbināsi, lai defluksors iedarbinātos. Nāc man līdzi, es tev parādīšu, kā to darīt. Labi? Davai. Ko te vispār viņš dara? Krūzes, signāls pazaudēts. Viņš varbūt arī tā centās sazināties ar citiem, varbūt. Kur tu esi? Ārā, kur tu esi? Ņem, šitā ir baterija, tā ir ļoti jauna. Iedarbināt ģeneratoru, tas būtu ļoti skaļi, tāpēc gaidi zurkus. Kad tu salabo ģeneratoru, es varētu pamēģināt iedarbināt defluksoru. Vienkārši seko vadiem, lai ielikt bateriju. Un satiec mani atpakaļ šitan. Vēl veiksmi. Ok.
Tā, mums vajag sekot šitiem vadiem. Es tā sapratu. Jā. Un... mums uz turieni ir jāiet, es sapratu to vietu. Tā. Un šitam mums ir jāieliek tā lietiņa. Nu ko? 3, 2, 1. Aiziet. Es nezinu, kas tikko notiks, kas tagad notiks, bet, nu... Aha, iedarbinājās kaut kas. Un re, kur mūsu mīļie žurķi. Pagad, tas ir tas ierocis, ko viņš izmantos, ja? Jū, uzmanīgāk. Man vajag kaut kā tā. Opa, nu tas ir labi. Viņš man palīdz. Drusku. Jā, paldies. Paldies. Tā, te vēl ir zurki. Ai, prom. Kuros vēl ir lieliski. Un mums ir brīvs ceļš. Laikam, lai tiktu augšā. Nu, nebija tik grūti. Es gaidīju kaut ko grūtāku. O, priecīgs, jā. Lieliski. To iedarbināja ģeneratoru. Vai tu redzēji to spēcīgo defluksoru? Tas ir reāli mūsu palīgs tikt prom no šeit. Pagaidi minūti. Es varbūt varēšu to ielikt defluksoru tavā dronā? Man sanāk būs ierocis, kas varēs spridzināt zurkus. Ok. Tas būs interesanti. Tas strādā. Defluksors ir tagad ieinstalēts un gatavs izmantot tam dronam. Tas nav domāts, lai izmantotu mazus spēkus, bet, ja tu to izmantos pārāk daudz, tas var beigt darboties. Bet tikai atceries, tas ir bīstami. Tagad ejam atpakaļ uz ciematu. Es nāku mājās, dēls. Uz ciematu. Tagad uz ciematu vajag tikt. Tikai uz ciematu un viss. Mēs jau būsim brīvi. Es ceru, ka... Es ceru, ka viss izdosies un tu pēkšņi tad kaut kādā veidā... Ok. Un ko man vajag darīt? Izveic visus zurkus, tāpēc mēs varēsim tikt garām. Tā, LB, lai izmantot defluksoru. Ok. Oi. Kaut kas uzprāga. Paga. Man tur ir līnija. Es sapratu. Ja līnija ir pilna, tad viņš sprāgs. Ja nav tik pilna, tad... Labi. Wow, tas strādā ļoti labi. Bet, kā es saku, tas var pārkarsēt. Jā, es sapratu. Ļauj tam atzist uz minūtīti, kad tas notiek. Un cerams, mēs to varēsim izdarīt, kamēr tiksim līdz ciematam.
Ok, taisi vaļā durvis. Es ar nepacietību gaidu foršu cīņu ar mani jaunā iero. Kā mums tur izmantot? Mēs vienkārši varam staigāt šādi te, un ja vajag, tad LB vienkārši un iešauj. Tā, ko tu vajag darīt? Es tā domāju, ka te nebūs tik viegli. Šitas nedarbojas. Tas izskatās, ka elektrība ir salūzusi. Sagrieztā. Un ko man tagad darīt? Mums vajadzētu būt veidam, kā atvērt durvis. Nu jā, protams, viss uz manīm. Viss uz kaķīti, protams. Es tā vismaz domāju. Atradi kaut ko. Man liekas, ka man vajadzēs kaut ko darīt. Tā, ko te var darīt. Es varu kaut kur uzlikāpt, varbūt. Es varu šito pārbīdīt. Oi, kas notika? Ok, es vienkārši iekšā izstrādu. Un kamera iekšā izstrādu. Tā, es jau kaut ko daru. Nu labi, viņš arī kaut ko dara. Viņš staigā turp šurp un pārbaudi kaut ko. Un domā. Un re, kur arī vietiņa, kur mums ir jātiek laikam. Tā, dok, vēl veiksmī. Es to salabošu visu. Es vismaz tā domāju. Tā. Kur mums tagad jāiet? Apakšā? Uz urkolas. Ja tas ir, man liekas, olas, es tā sapratu. Varbūt. Varbūt. Svīra. Tā varbūt ir tā, kura iedarbinās kaut ko. Tieks. Zurki, protams. Ai! Prom! Wow! Labi. Opa! Ui! 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 Dievs! Viņi vēl nāk. Es aizsargāju durvis. Tu man nepalīdzēsi? Fiu, tas bija tuvu. Tagad iesim atpakaļ mājās. Dievs. Es nedomāju, ka būs tik episki. Nu labi, mums ir mūsu jaunās ierocis un tagad mēs esam pasargāti. Ja kaut kas notiks, es varu piespiest speciālu pogu un tad mēs esam izglābti. Gandrīz vai. Atvēram durvis. Tur laikam jāiet. Varbūt. Ja? Tur jāiet? Ok. Vēru vaļā, davai. Paldies! Tā, kur tālāk jāiet? Stop, es atceros to vietu, man liekas. Jā, rekurē, to būs. Pārsteigums. Šeims nesprokas notiek. Un viņi dzīvoja ilgi un laimīgi līdz mūža galam.
Paldies, kad izglābi Doku mazais draudzim. Tas bija ļoti forši. Sīmus tagad vairs nav viens. Tagad mēs zinām, ka mēs varam cīnīties pret zurkiem. Mama tevi gaida pie kanalizācijas. Mēs esam uz kanalizāciju laikam. Tā tikai tā, tur bīstamā vieta, par ko mums teica mama. Doks un Sīmus izskatās priecīgi. Es domāju, mēs izdarījām labu lietu kopā. Protams. Tā. Es domāju, ka ar šito mēs beigsim video. Laikam mums tur pēc tam būs jāiet. Jā. Neaizmirstiet liekt laiku un abonēt kanālu. Un, ja gribat, uzrakstiet kaut ko komentāros. Tāpēc visiem atā.